Mēs esam alus darītava, Bārtas alus. Un mēs brūvējam alu. Bārtā esam, jo sieva man ir no Bārtas. Es esmu iepracējies bārtinieks. Vienīgais nosacījums bija, lai tas, ko mēs darām, būtu laukos. Bārtas alus sākās 24. gada sākumā, maijā. Tad uzstādījums bija pavisam niecīgs. Mums bija maziņi katliņi, mēs braucām tikai izbraukumos ar vienu telpiņu. Tādā izskatā, kāds viņš ir tagad, viņš ir no 25. gada sākuma. Ar bāriņu, ar lieliem katliem, ar lielāku ražošanu. Mums pašlaik ir 2 veidu alus, gaišais un dzintariņš. Pirmā realizācijas vieta ir šeit, Bārtā, bārā veikalā. Vēl joprojām braucam izbraukumos. Un nu jau esam paņēmuši klāt veikalus Liepājā, Saldū, Talsos, Rucavā, arī daži krogi Liepājā. Un tālāk jau noteikti uz Rīgu. Mums topē veikals. Cilvēki ļoti vēlēs pasūtīt alu. Mēs viņu vienkārši iemācījāmies pašmācības ceļā. No sociāliem tīkliem iemācījās pamatu, un tālāk jau tas ir brīvs domu lidojums, ko tu sajauc un cik daudz un kādās proporcijās, un tad jau skaties, kas ir sanācis. Dzintariņš bija pilnīgs eksperiments. Alum ir kaut kādas tās priekšvadlīnijas, un dzintariņā viss tur ir pilnīgi mudžeklī. Tas bija eksperiments, un es domāju, visticamāk jau, ka nebūs nesīs. Un sievai garšo tas dzintariņš. Viņai gaišais negaršo, tas garšo man, un viņai ir dzintariņš. Mums kaut kā saka, ka katram savs. Un kāpēc mēs to darām? Kāpēc mēs izdomājām tieši alu? Tāpēc, ka mums Jums būs garšo alus.